Labvakar, Latvija! Stāvot uz gadu mīsas sliekšņa, alaži atskatāmies pagātnē un domājam par nākotni. Kāds bija aizvēršies gads? Izaicinošs, daudz spēku paņemošs, meklējumu pilns, ticību prasošs. Tas bija grūtu un nepopulāru lēmumu laiks. Tas bija arī kļūdu un to labošanas laiks. Šis gads skaidri parādīja daudz norišu patieso būtību. Tomēr dzirdējām arī ķenča cienīgas lūgsmes, lai valdībai būtu tāds prāts, ka vienam tiek dots vairāk nekā citiem. Mēs mācījāmies par galveno izvirzīt nevis pušelnieku pļaviņu, Zirņkalnu tīrumiņu un ataudziņu, bet gan visas sabiedrības prioritātes. Vērojot ekonomikas piezemēšanos, daudz no mums jutās kā iesprostot lidmašīnā, kurā paniski tiek raustīta pilota stūra, apkalpe ir apjukusi un strīdas. Pasažieriem nācās paļauties uz sevi un vienam uz otru. To visu mēs esam izturējuši. Esam mācījušies uzņemties atbildību par sevi un savu nākotni. Esam kļuvuši apdomīgāki, izpalīdzīgāki un darbīgāki. Kāds būs 2010. gads? Kādas notikumus, izaicinājumus un uzdevumus tas nesīs? Nākamgad Latvija atzīmēs savas neatkarības atjaunošanas 20. gadu dienu. Izaugus atgūtās Latvijas valsts pirmā jaunā paudze. Paudze, kurai jau piedzimstot devām ideālus, kas mūs iedvesmoja atjaunot savu valsti. Valsti, kuras labā strādāt, valsti, ko celt godā un mīlēt. Ir cilvēki, kas šodien saka, ka mīl Latviju, bet nemīl savu valsts. Valsts jēdziens un tās saturs ir pārāk nopietnas, lai ar to koķetētu un jokot. Tā var runāt tikai cilvēki, kas neizprot, kas ir valsts. Valsts ir mūsu brīvība, kas izcīnīta. Tā ir tauta un zeme, kurā esam piederīgi. Zeme, kurā runājam latviešu valodā. Valsts esam mēs paši, un mēs katrs veidām šo Latvijas valsti. Savā darbvietā ar samaksātajiem nodokļiem, ar savu sabiedrisko un politisko darbību un atbildību. Neviens cits nemaksās par mūsu bērnu skolu, par mūsu vecāku aptūku, kā vien mēs paši. Senais nogurs ir padomu laiki, ka tik garantēts darbs un algas. Mēs nedrīkstam gaidīt un paļauties uz to, ka valsts sakārtosies pati no sevis, bez mūsu katra līdzdalības. 2010. gadā tauta vēlēs 10. Saeimu. Es aicinu piedalīties vēlēšanās un gudri, nevis spēlējoties vai protestējot, izmantot savu balsi. Pērn vecgadu uzrunā aicināja jauns cilvēks nākt politikā. Aicinu vēlreiz. Nāciet politikā. Veiksmīgi un gudri politiku veidot cilvēki, kas ir aktīvi diskusijas rosinoši. Cilvēki, kas ir prasīgi pret sevi un tiem, kam deleģē varu. Šodien daudz runā, ka ir vajadzīgs vadonis. Ka viens vadonis varēšot atrisināt visas mūsu problēmas. Vadonis došot ticību, vadonis rādīšot ceļu. Vēlme pēc vadoņa ir vēlēšanās meklēt patvērumu pagātnē, gūt aizbildniecību. Tā ir nevēlēšanās uzņemties atbildību par sevi un savu valsti. Valsts ir tik stipra, cik stipri ir tās pilsoņi. Paļaušanās uz vadoni agri vai vēlu sagrandē valsti. Garlības mērķis darbā latvieši runā par dažādiem cilvēkiem. Viens iet pa ceļu, bet nevis tur, kur pats vēlās, bet kur dodās vairākums. Turpretī cits nogriežas no vilceļa, dodas pats sevis izvēlētā virzienā, noguris apstājās, novērtē, ko ar savām pūlēm paveicis, un tad stingrā gaitā turpina tuvoties savam mērķim. Šiem sava ceļa gājējiem nav vajadzīgi vadoni. Šie cilvēki apzinās savu iekšējo brīvību. Viņi ir brīvi savā izvēlē, savās domās, savā darbībā. Patiesa brīvība pieprasa atbildību. Vispirms pēc sevi. Tā ir mūsu kopējās brīvības cena. Mums šodien ir vajadzīga atbildīga valsts vīra, nevis vadoni. Valsts vīri, kas atrod pareizo ceļu, rodot iedvesmu brīvu cilvēku pārliecībā, mērķa apziņā,
iekšējā spēkā un brīvībā. Vadonismam atstāsim vietu uz teātras skatuves, nevis dzīvē. Latvijas tauta. Nākamais gads būs valsts tiesiskām brīvuma pārbaudas laiks. Būs jāizvirz un jāapstiprina amatā ģenerāla prokurors, jāpilnveido tiesnešu iecelšanas kārtība, kuras trūkumi izgaismojās aizejošajā gadā. Tikai spēcīga un neatkarīga tiesu vara ir patiesi tiesisks valsts pamats. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanas parādīja vairākas nepilnības, gan priekšvēlēšana aģitācijas, gan politisko partiju finansēšanas kārtībā. Daži trūkumi ir novērsti, taču viss vēl nav padarīts. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, mums joprojām nav skaidrības par iepriekšējo vēlēšanu kampaņu pārkāpumiem. Tas, kā tiks atrisināts šie jautājumi, cik efektīvi būs vēlēšana procesa norises kontrole, cik šie procesi būs caurskatāmi un atbilstoši tiesību normām, tas noteiks, kādā valstī turpmāk dzīvosim. Šodien mūsu aktuālākā problēma ir bezdarbs. Tā mazināšana ir gan valdības, gan sabiedrības uzdevums. Valdībai jārada priekšnoteikumi ekonomikas stimulēšanai, taču arī mums pašiem jābūt aktīviem un uzņēmīgiem. Es savu pilnvaru robežās turpināšu palīdzēt mūsu uzņēmējiem apgūt jaunus tirgus. Aicināšu uzņēmējus piedalīties ārvalstu vizītēs un starptautiskās biznesa fórumos. Es turpināšu veicināt uzņēmēju un sociālā partneru dialogu ar valdību. Politiskā stabilitāte, tiesiskuma nodrošināšana un nodarbinātība ir manas nākamā gada prioritātes. Mīļie draugi, 2010. gads prasīs daudz spēka un darba. Esmu pārliecināts, ka esam tam gatavi. Mūsu sasniegumi, mūsu darba augļi būs tie, kas vairos mūsos cerību un pašapziņu. Mums ir pa spēkam izaicinājumi, ja esam izglītota, gudra un sīksta tauta. Nākamais gads būs arī skaisti notikumu gads. Jutīsim līdzi saviem olimpiešiem, kopā sadziedāsimies skolēnu dziesmu un deju svētkos. Jaunajā gadā būsim vienoti un atbalstīsim viens otru. Kopā meklēsim spēku mūsu tautas kultūrā. Tās saknes ir tik dziļas un spēcīgas, ka spēj radīt nevien spilgtus mākslas darbus, bet arī piepildīt mūsu katru dzīvi ar skaistām izjūtām, radošām idejām un pārliecību par savām spējām. Jaunajā gadā novēlu jums visiem sasniegt savus mērķus. Novēlu daudz mīlestības katrā ģimenē, katrā sirdī. Laimīgu jums jauno gadu!